Kāpa ir vēja veidota reljefa forma, kas sastāv no smiltīm. Tāda izveidojusies arī Garciema pludmalē, pašā Piejūras dabas parka maliņā, bet turpat blakus jau pusgadsimtu tek cilvēka rokas veidotais Eimuru kanāls. Pēdējo gadu laikā kanāls gan mainījis savu tecējumu un aizvien vairāk noskalo Kāpu un posta pludmali, kas neapmierina ne atpūtniekus, ne vietējos iedzīvotājus. Kādreiz tecēja taisni uz jūru, bet tagad neviens neko nedara. Ūdens ir visur un visu aiznes. Šeit kādreiz bija laba vietiņa, bet tagad vairs nevarēs vasarā noiet. Vietēji iedzīvotāji neizdarībā vaino pašvaldību, bet saskaņā ar civillikumu pludmale pieder valstī, bet pati Kāpa atrodas aizsargājumā teritorijā Piejūras dabas parkā. Saraksti ar ministrijām notikusi jau kopš 2012. gada, bet atbildes gluži kā futbola bumba ripojušas no vieniem vārtiem uz otriem. Mēs mēģinājām rakstīt tām institūcijām, kas normāli apsaimnieko valsts īpašumus, tā ir Finanšu ministrija un arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas ir atbildīga par īpaši aizsargājumām teritorijām. Jo Garciems atrodas dabas parkā Piejūra, un mēs saņēmām divas pretējas atbildes, kur Vides aizsardzības ministrija teica, ka atbild Finanšu ministrija atbildēja, ka atbild Vides aizsardzības ministrija. Un tad mums neatlika nekas cits, kā rakstīt ministru kabinetam, tad, lai saka, kurš tad ir tas atbildīgais un ar ko mums ir jārunā, lai sakārtotu vienu konkrētu problēmu. Un galu galā mēs saņēmām no ministru kabineta ļoti vienkārši atbildi: pārņemiet publiskos ūdeņus un piekrast savā valdījumā. Tā kā pludmali vienalga sekoja pašvaldība un cerība piesaistīt Eiropas projektu līdzekļus Kāpas un kanāla sakārtošanā, tad pavērtos lielāka, doma šādu lēmumu arī pieņēmusi. Aprēķināts arī, ka Kāpas sakārtošanai būtu nepieciešami apmēram 40 000 latu, jeb gandrīz 57 000 eiro. Šobrīd pēc šī lēmuma sekoja gara sarakstes, rīkojuma projekti. Un, ir 2014. gads, un mēs esam nonākuši nulles punktā, jo Tieslietu ministrijas nesaskaņojuma dēļ pašvaldībai nodos tikai publiskos ūdeņus, bet piekrastes josla vēl ar vienu paliek neskaidrā statusā, un īstenībā nav zināms, kurš par to atbild, kuram par to būtu jārūpējās, un galu galā, kas šovasar vāks atkritumus pludmalē vai rūpēsies par viņu iekārtojumu. Arī mums saziņa ar ministrijām nebija vieglāk. No Tieslietu ministrijas saņēmām vienu e-pasta vēstuli, kurā skaidrots, ka šobrīd Saeimā notiek diskusijas par publisko ūdeņu sastāvā ietilpstošo piekrastes joslu. Citēju: papildus paskaidrojam, ka Tieslietu ministrijas ieskatā, ja pastāv nepieciešamība apsaimniekot konkrētu objektu, piemēram, jūsu minēto kanālu, kas brucina Kāpu, tad šajā gadījumā ministru kabinets iespējams varētu lemt par konkrētā objekta kanālu nodošanu pašvaldības valdījumā, lai tā varētu nodrošināt apsaimniekošanu. Taču Tieslietu ministrijas ieskatā konkrēta objekta apsaimniekošanai nav nepieciešams pašvaldības valdījumā nodot visu tās administratīvajā teritorijā ietilpstošo jūras piekrastes joslu, kur saskaņā ar civillikumu pieder valstī un par rīcību, par kuru vēl jālemj Saeimai. Citāta beigas. Vides aizsardzības ministrija mūs pārsūtīja pie dabas aizsardzības pārvaldes, kur uzskata, ka piekrastes joslai vajadzētu nonākt pašvaldības valdījumā. Dabas aizsardzības pārvalde, ko tur tieši daudz iespējas nevar, ja mums nav kompetences, teiksim, nosacīt svešos īpašumos kaut ko darīt un izvērsties ar aktivitātēm. Pludmale, protams, no vienas puses viņi tiek noskaloti, bet otrā pusē jau viņi veidojās vietā. Tā ka, protams, tas kāda neaktīvas varbūt iedzīvotājiem šķērsot šo patreizējo kanālu izteku, bet nav jau tā, ka viņi vispār tur pazūd. Arī domājot par pašu Kāpu, tomēr lielam satraukumam nesot pamata. Ārkārtīgi panika man negribētos celt, jo tas ir tāds nosacīts dabisks process, ka upes tad mēģina savu tecējumu, bet Garciem gadījumā ir labi tas, ka tuvumā nav esošas ēkas vai, teiksim, kaut kāda cita infrastruktūra, kas no tā tiktu ļoti apdraudēta. Pat laban vēl ir grūti spriest, kur sniegs, kur ūdens, bet noskalojumi liecina, ka vasarā izveidotais skatu laukumiņš būs apmeklētājiem nedrošs. Arī par sporta spēlēm Garciem pludmalē būs jāaizmirst, un visticamāk arī kafejnīcai šeit vietas vairs nebūs. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.